Sveiciens visiem 5. sarunā Zvans draugam. Un šodien mēs runājam par tādu lietu kā tradīcijām, bet mēģināsim parunāt par to, par ko tad tā tradīcija īsti ir un kāda tad ir mūsu pieredze ar tām. Jā. Čau, Edgar. Čau, Ingu. Čau. Un ko mēs šodien runājam? Klau. Jā. Par ko mēs šodien runājam? Man kaut kādu laiciņu nodarbina jautājums par, sauksim to par varbūt vienā vārdā tradīcijām, bet mazliet ar citu izpratni izglītības sistēmā. Proti, tas ir jautājums par to, kāpēc mēs darām lietas, kā mēs to darām. Varbūt tas ir vienkāršākais jautājums, bet tas dziļākais jautājums ir par to, kāpēc cilvēki tik ļoti, un es domāju, ka tas nav tikai par izglītības sistēmu, bet kāpēc cilvēki tik ļoti grib turēties pie lietām, kas ir bijušas, un faktiski ļoti pretojas kaut kā, pat varbūt ne pretojās, bet drīzāk varbūt iebilst, ļoti daudz mēģina, un kas ir ok, mēģina jautāt par to, kāpēc tās jaunās lietas tur ir vai nav, un tā, bet proti, jā, tas lielais temats, laikam, ir, ko es gribētu šodien ienest, ir tradīcijas, to, kāpēc mēs darām lietas tā, kā mēs darām, kāpēc mēs iebilstam pret lietām, kuras pēc būtības varbūt mēs gribam mainīt un tam līdzīgi. Vai tev arī ir kaut kāds sajūtas izglītības vidē ar šo? Jā, zin kā, par tradīcijām mēs varam runāt, tādā, es zinu, mēs skolas līmenī visi tie pasākumi, notikumi, bet arī ieradumi, kā mēs lietas darām. Un tad par tradīciju man šķiet vēl ir arī tāda līnija, ka, es teiktu tā, ko vecāki sagaida no skolas, kaut kādas tās gaidas vai no izglītības, ja? Ko mēs tradicionāli sagaidām no skolas un no izglītības. Un šeit vispār bez vērtējuma, ja? Bet man atmiņā, tāds pavisam nesens, ja? Mums bija tāda vienā mazā kolektīvā saruna, ne ar izglītību saistītā, ja? Bija saruna par to, kad notiek izlaidumi. Un tā viena mamma saka, mūsējiem izlaidums ir tad, un tā otra saka, bet viņiem nebūs vēl tie rezultāti. Un tā mamma saka, jā, bet izlaidums taču var notikt, ja? Un mums tur aizgāja ļoti forša, manuprāt, saruna par to, par ko ir izlaidums kā tradīcija. Vai izlaidums ir par to, ka mēs svinam šo kopā pavadīto laiku un ka mēs atvadamies, kā klases biedri, kā skolas biedri, arī kā skolotāji, cits no cita, jo mēs katrs tālāk dodamies citos ceļos. Vai šis ir par šo, vai izlaidums ir par to, ka tev tiek izsniegts apliecinājums, ka tu esi šito posmu pabeidzis. Droši dodies tālāk. Vai nepabeidzis. Un tur mums tā diskusija bija tāda, ka vienai no skolām viņa teica, ka, kā no rīta būs rezultāti, pēcpusdienā ir izlaidums. Un tā viena mamma saka, bet ja es nebūšu, ja man pateiks, ka man nav, tad ko es ar to izlaidumu, ja? Viss, kā saka, rada saicināt, tortas sacepts, ja ko mēs ar to darīsim? Nē, mēs iesim tik un tā. Tā teikt, kurzemnieks spīts, mēs iesim tik un tā. Un otrs saka, nē, es neietu, ja? Un vienkārši man šis pavilka līdz arī to domu par to izlaidums, kā tradīcija kam. Un te arī, es nevaru teikt, ka tur ir pretestība, nepretestība, tur noteikti ir kaut kāda pieņēmuma un lēmuma, kāpēc vienādi vai otrādi mēs izlēmjam, bet tas izlaidums tāda kaut kādā ziņā zīmīgs vispār par tādu attieksmi pret tradīciju, un es man kādreiz bijis tāda arī kaut kur kursos, mēs esam runājuši tādu tēmu, ka pārāk liela turēšanās pie tradīcijas dažkārt var traucēt attīstībai. Bet pie nosacījuma, un te varbūt nāk tas tāds mans viens no secinājumiem, ka ja mums ir skaidrs mērķis, ar kādu šī tradīcija ir vienalga 10, 15 vai 2 gadus atpakaļ radusies, mērķis ir tāds, tāpēc ir tradīcija. Tad mēs varam laiku pa laikam pārskatīt, vai tas mērķis vēl joprojām ir aktuāls. Ja viņš ir aktuāls,
Iespējams, ka tā forma, kādā mēs viņu īstenojam, vairs nedara. Nezinu, šiem vecākiem, šiem bērniem vai vispār skolai. Ja? Un tad mēs skatāmies, kāda cita forma varētu būt. Bet es pieņemu, ka ja tādā gada noslēgumā mēs atskatītos atpakaļ uz tām tradīcijām, ko mēs darām skolā, un kas būsim godīgi paņemt diezgan daudz skolotāju resursa, kas tā ir, objektīvi, ja mēs gribam, nezinu, smukus svētukus vai smukas tradīcijas un interesantas, tur ir jāiegūt papildus resursi, enerģija, laiks un viss. Un tad, ja mēs atskatāmies atpakaļ un varbūt tā godīgi sev pajautājam, ja, ko no šitā viss mēs varējām varbūt nedarīt, varbūt, ka mēs ieraugam, ka šito varētu nedarīt, varbūt tādā formā nedarīt vai tādā. Un lai šo vienkārši paspilgtinātu, es vienu tādu piemēru minēšu. Kaut kāds gadus atpakaļ mēs ar vienu skolas direktoru runājām, kā saprast, viņš saka, jā, man ir tāda pasākuma, kur es jūtu, ka man skolotāji vairs negrib viņos piedalīties. Un mēs toreiz runājām tādā konsultācijā, ka varbūt vajag iedot skolotājiem anonīmu aptauju ar visiem pasākumiem, kādus mēs esam šogad plānojuši un ar domu, ka mēs viņus turpinām. Un lai skolotāji anonīmi atbild, piedalīšos, nepiedalīšos, iesaistīšos organizēt. Kaut vai 3 stabiņi, ja? Un tad var diezgan labi redzēt, kas ir tie pasākumi. Un ja tie ir pasākumi, kur skolotājs saka, ka viņš nepiedalīsies, tad iedomājies, kāda enerģija ir jāpieliek, lai skolēni tur piedalītos. Jo būtībā jau mēs, ja mēs paši par kaut ko esam aizrautīgi, tad bērni arī mums nāk līdzi. Un tur mums bija tāds ļoti spilgs viens piemērs, ka un es šo piemēru stāstu tāpēc, ka es domāju, ka vairākās skolās tā varētu būt, ja? Ka ir bijusi lieliska tradīcija iet pārgājienā ar skolēniem, visam kolektīvam, ja tāda saliedēšanās un tā. Un pēdējos gadus kaut kā baigi nē, ja? Un mēs tagad ar viņu runājam, es saku, labi, kad jums tā tradīcija radās? Viņš saka, pirms kaut kādiem 20 gadiem. Es saku, ok, cik jums tad bija gadi visiem? Mums tur zini tā, Inga, kaut kāda 30, 35, kaut kā tā. Es saku, skaisti, vai ne? Un tagad pēc 20 gadiem tu gribi, lai es savos 55 plus, ja, guļu teltī 2 dienas ar tiem jauniešiem, vienkārši tas tā nestrādā. Un mēs sēžam ar viņu, sākam smieties, ka jā, īstenībā arī šis ir jāņem vērā, ka laiks paiet, ja, un tad viņi ļoti lieliski izdomāja mērķis, viņiem bija pasaliedēšanos, viņi tur izdomāja vienas dienas kaut kādu pasākumu, neatceros sporta spēles vai kaut ko. Vienkārši šis kā tāds spilgts piemērs, ka ja mēs paskatāmies, nevis vienkārši, kāpēc neviens nepiedalās, vajag kaut ko izdomāt, lai piespiestu, lai tomēr tie cilvēki piedalās, ja? Bet varbūt paskatīties, kas mums tā ir par tradīciju. Šis man tāds uzreiz spilgt nāca tieši par tādiem pasākumiem domājot. Jā, es atceros, tu man jautāji, kāpēc ir tā pretestība. Tad, es domāju, pretestība mainīt kaut ko nāk tomēr no tā, ka tradīcija ir zināms, pazīstams, drošs. Jā, tas, ko es sacīju tevis teiktajā, kas man ir pierakstīts un raisīja varbūt tādu pārdomu, ir tas, ka tradīcijas var traucēt attīstībai. Tas ir īstenībā ļoti interesanta tēze. Un droši vien, ka tur arī visticamāk, ja mēs tā šķirotu, tad tur droši vien arī ir vērts šķirot, kas varētu traucēt, kas varētu varbūt bremzēt vai kas varētu stagnēt un visādi citādi. Bet šādā griezumā es īstenībā par to nebiju aizdomājies, ka lietas, pie kurām mēs tā ļoti stingri turamies, ka īstenībā neļauj ieraudzīt droši vien kaut kādus tālākos attīstības ceļus, tā vai citādi. Un otra lieta ir, kas... Jā, un te laikam būs jautājums, kā to labāk izdarīt, jo, proti, ir tradīcija, un ja visi saka, ka šitas ir vajadzīgs, tad ir jautājums, un tad droši vien ir jautājums, kurš paceļ jautājumu par to, vai šitas vajadzīgs, un tad ir jautājums apakšā par to, ka tas, kurš pacer to jautājumu, droši vien kaut kas tur nav ar to kārtībā. Proti, iespējams, tā tradīcija turās uz viena cilvēka pleciem. Jā. Vai viņi turās uz kaut kādu, nezinu, tur uz brīvo iniciatīvu, un tad pēkšņi nevienam viņa pēkšņi nav, vai ar citām mūsu sarunām ir pārgrums, vai vēl kaut kas. Un tad ir labs stāsts par to, ka mēs meklējam faktiski pārdefinējam tā vai citādi kaut kādu tradīcijas pieeju un sakam, ok, līdz šim šito darīja šis 1, 2, nezinu cik cilvēki,
Bet šobrīd varbūt mēs aicinām, es tagad pārnesīšu tā ļoti precīzi skolas vidi, mēs aicinām iesaistīties tajā gan skolēnus, gan vecākus, gan arī joprojām skolotājus. Un tad droši vien var parādīties jautājums, kāpēc mums tur kāpēc mums un tā. Un tad īstenībā tas parāda, man šķiet tos tradīcijas kaut kādā ziņā vajadzību vai īsto seju, ka ja īstenībā mēs šausmīgi gribam, ka viņi pastāv, visticamāk mums ir diezgan liela vilkme iesaistīties, vai arī mēs vienkārši gribam, ka mēs ejam un mēs zinām, tātad tur novembrī būs šis, tur decembrī. Tā ir tāda skaidrība vai rāmis, kurā mēs operējam un saprotam, līdzīgi kā gada laika. Mēs saprotam, mājā būs pavasaris, rudens. Ka tāda iedod to skaidrību un iespējams, par ko šis stāsts vispār ir, ka iespējams tradīcijas vai lietas, kuras mēs darām, ir par to, ka īstenībā man viss ir skaidrs, saprotams, jūtos drošā vidē, nav nekāda pārmaiņu. Arī tu īstenībā ienesi to salīdzinot ar dabu, ja? Tu būtībā ienesi, ka tradīcija tādā formātā, kā tu teici, viņi iedod ritmu, ja? Ka kaut kāds posms beidzas, sāks nākamais posms, ja? Un tad, ja mēs šitā paskatāmies, tam ritmam ir pilnīgi noteikti nozīme, ja? Mēs tā kā saprotam, ka ritmiski ar ko beidzas tā kā rudens skolā, ja? Un ar ko ziema, un savā ziņā tur tajā tradīcijā ietilpst, šitas man neienāc prātā sākumā, tajā tradīcijā ietilpst arī brīvlaiki, ja? Tātad, kāpēc mums ir garais brīvlaiks līdz augusta beigām, ja? Un kāpēc tur Eiropā ar to es nesaku, ka vajag vai nevajag, ja? Kā mēs zinām, mēs neesam par pareizam atbildēm, ja? Bet no kurienes ir tradīcija, ka mums vajag brīvlaiku līdz augusta beigām, un kāpēc mums ir jāaiziet tur jūnijā bērniem, ja? Jo taču lauku darbi un jāstrādā un raža un viss kas cits, ja? Tā kā būtībā ir kaut kādas tradīcijas, kas turpinās, un kur nav varbūt arī tās baigais pamatojums, tagad vairāk šitā nedaram, ja? Bet redz, tas, ko tu ienes ar to dabas ritmu, tur ir kaut kāda loģika, tas iedod tādu, stabilitāti. Jā, un īstenībā es tagad sāku domāt, ka tevis pieminētais izlaidums kā viena būtiska sistēmas tradīcija ir iespējams nevis par izlaidumu, bet ir iespējams par kaut kādām, faktiski kaut kādu noslēgumu. Un tad ir jautājums, vai tas noslēgums joprojām saucas izlaidums, vai viņš varbūt, viņam var piedēvēt varbūt citus vārdus, varbūt tur ir citi vārdu savienojumi, varbūt tur ir cita jēga jau iekšā. Jo skaidrs katram laikam kaut kādas savas izpildījuma tradīcijas un tā, un tas ir ok. Vienkārši jautājums, vai 21. gadsimta, tagad tur 20. gados, kā saka vēsturnieki, tad vai joprojām mēs viņu saucam par izlaidumu, vai tomēr mēs sakam, ka tas ir kaut kas pilnīgi svēts kaut kādi, Jā, un citajā izlaiduma kontekstā, ka tas ir kaut kāds posms noslēgums, un arī savā ziņā, ko mēs arī esam abi divi droši vien jaunajiem skolotājiem vienmēr mācījuši, ka ar bērniem ir jāpabeidz attiecības, ja tu nākošajā gadā vairs nestrādās ar viņiem. Un tas izlaidums, tas arī ir kaut kas, kur skolotāji atvadās no šiem bērniem, jo viņi un bērni no šiem skolotājiem, jo viņi nākošu gadu vairs iespējami nesatiksies, ja? Un tāds arī, kaut kā tāda pabeigtības sajūta, un tad aiziet vasara, un tad tradicionāli sākas septembris, vai skolotājiem jau tas ir augusts. Jā, bet zini, kā man vēl arī bišķiņ tas es tā kā ienesu to, ka tradīcija var traucēt attīstībai, es domāju, tas tā ļoti tur specifiski, tur šodien ir jāskatās, kuras tradīcijas un kā, bet vēl kas man tādā līdzībā nāk, arī kaut kur dzirdēts vai lasīts mācībās kādās, ka mums ir, ka iedomājas, ka šajā pusē, ka ir upe, un šajā pusē mēs esam tagad, un tad upes otrajā pusē ir tas jaunais. Tad izrādās upi pārpeldot, grūtāk ir nevis pieņemt to jauno, bet atteikties no tā vecā. Jo vairāk tu no tā vecā krasta attālinās, jo grūtāk ir no attālināties, jo ir jau arī sava loģika, ja mēs esam ļoti daudz ko investējuši tajā savā tradīcijā, pieredzē, ja? Un tad ir jābūt ļoti lielai tādam motivātoram, ja, kāpēc mēs no šī vai atsakamies vai kaut kā pārdefinējam, ja, un neejam uz to jauno krastu, ja, kaut kādā ziņā. Un tad tas, ko tu pieminēji arī par to, ka, ja tā tradīcija turas uz vienu vai diviem cilvēkiem, ja, vai viņa ir svarīga tikai skolotājiem, vai viņa ir svarīga, nezinu, tikai kaut kādai daļai, un tad
kas varbūt ir drusku cita tradīcija, kas man ienāca prātā savulaik vienā pilsētā strādājot, kur skolotāji bija ļoti, bet tas kaut kāds gads 10 atpakaļ, skolotāji bija ļoti noņēmušies ar to, ka olimpiādas, pilsētas olimpiādas, jā, un tad ir jātaisa tie uzdevumi, un tad ir jālabo, un visiem grūti, un tie ir daži cilvēki, un es toreiz kā tāds ienācies prasīju, bet kāpēc mēs rīkojam tās olimpiādas? Un viņas uz manā skatās, kāpēc? Es saku, jā, bet ja mums viss šitas ir tik grūti, kāds mums, kāpēc mēs viņas pilsētā rīkojam? Ja valsts olimpiādēm tā nav kaut kā tur atlases kārta. Un tā kā mēs domājam, un mēs beigās runājam, labi, nerīkojam, nedaram šito te lietu. Zini, ko neviens nenomira, ja? Pilnīgi mierīgi kaut kādu brīdi varēja bez šitā iztikt, ja? Vai piemēram, lieliskās mācību priekšmetu nedēļas, ja? Man liekas, es iespējams to esmu minējis, ja? Mums ir tradīcija, mums ir matemātikas nedēļa. Ļoti labi. Kāds ir mērķis matemātikas nedēļai? Popularizēt matemātiku. Lieliski, ja? Bet varbūt, ka matemātika, jā, šis arī tāds spekulatīvi, bet es vairāk velku uz to, ka tiešām paskatīties, ka nevis tā tradīcijas likt, bet, ko mēs ar viņu gribam, kāds mērķis, jā? Starp citu, tu ienes vēl vienu tematu, kas, man liekas, atsevišķi tematu vērts, ir jaunais vecais. Kas ir, jaunais vecais, jā. Tas ir vispār, skatoties izglītības laukā uz dažādiem šādiem izpildījumiem, kur parādās īstenībā apakšā šis savā ziņā ietvers jaunais vecais, tur ir ļoti daudz īstenībā skarbu stāstu, jo viens ir salīdzinoši nesen arī mūsu piedzīvotā satura reforma, kas arī savā ziņā bija par to. Un tad ir vienmēr jautājums, un tā mana tēze ir tāda, ka katram, jā, es tagad mēģinu saprast, kā lai pasaku šito, lai neko konkrēti nepateiktu. Respektīvi, tas, ko es tādā publiskajā vidē, bet īsumā tas nebija tikai pie satura reformas, to es ik pa laikam patiesībā viņš uzspēl, tas temats ir par to, ka, tagad ir jāstrādā pa jaunam, mēs vairs, es tagad tā skarbi, mēs vairs vecie nekam nedaram un tam līdzīgi. Kas, viens ir par to narratīvu, kurš viņu veido un kā tas tiek pasniegts, tādā ziņā. Jo nav, manā galvā, vismaz tādā vēsturnieku nogrieznī, man nav tāda jaunā vecā. Mēs visu laiku kaut kā plūstam kopā, un tad ir jautājums, kas tieši ir jādara citādāk, kāpēc tas jādara citādāk, un kāda tam pievienotā vērtība, tam visam, ko mēs esam darījuši. Bet cilvēki šo uztver, un es domāju, ka tur ir visticamāk, tas, ko tu minēji, ļoti, un šo es arī esmu saskāries izglītības sistēmā, ka ļoti lielas grūtības atvadīties no tā, ko es esmu uzbūvējis, izveidojis, inicējis un radījis, kas ir absolūti saprotams. Jo es esmu ieguldījis nenormālu darbu tajā, un pēkšņi kāds man pasaka, klaunu, viens piemērs. Skolotāji agrāk strādāja, tu zinās daudz labāk, es ienācu izglītības sistēmās salīdzinoši nesen, 15 gadiem. Jā, tas ir nesen. Uz viduslaiku fonu tas ir nesen. Jā, viduslaiku fonu nesen. Bet agrāk skolotāji ļoti daudz ko radīja paši, un es arī patiesībā bērnībā atceros, ka es esmu tas bērns, kurš visu kaut ko līmēja kladīties, jo domāju, kur es šito otrais ieraudzīšu, un tad parādījās internets. Un šobrīd ir daudz, kas pieejams digitāli, un skaidrs, skolotāji ir uzkrājuši šos materiālus, kas īstenībā ļoti bieži ir unikāli metodiskie materiāli. Faktiski tādi, kuri būtu jāliek muzejā, un jāsaka, šitā skolotājs strādāja 20 gadus atpakaļ. Un tā ir reāla vēstures liecība. Un tad ir jautājums, kā to komunicē un kā to pasniedz tā vai citādi, kas arī iedzem tā jaunā vecā stāsta, lai gan tas īstenībā nav par to, jo ir būt arī tam tajā sistēmā, jo atgriežoties pie tā temata par bērnu dažādību, nebūs tiesa, ka visi bērni uztvers visu digitāli. Droši vien, ka nē. Un tur ir vajadzīga tā dažādā pieeja. Un tāpēc es saku, ka sistēmā ir vieta ļoti dažādiem cilvēkiem ar dažādām pieejām. Un tad mēs faktiski vienojamies, kas ir mūsu kopējā tāda principa, kurus mēs varbūt nepārkāpjam, ka mēs tur,
kaut kādas likumus nepārkāpjam vai vēl kaut ko, bet ka dažādās pieejas, man liekas, tieši kā reizi strādā uz to dažādību, nevis visu kastību. Jā, un šis ir par to pašu tēmu, ko mēs, man liekas, kaut kad jau pieķērām, ka mēs daudz runājam par to, ka ir dažādi skolēni, bet mazāk par to, ka ir dažādi skolotāji. Un ka tai dažādībai ir abās pusēs ir vērts būt, jā. Un īstenībā skolā, kur ir dažādu paudžu un pieredžu skolotāji, ar to es domāju, ka, piemēram, skolotāji, kur ir ienākuši no citas vides, jau kaut kādā tādā pieredzējušā vecumā, ja? vai skolotāji, kuri ienāk uz kaut kādu neilgu laiku, tikai nedaudzām stundām, piemēram, ja? Ka šīs te visas dažādās pieredzes, ja, kas satek kopā skolā, tur var teikt, kurš ienes, ja? Jo, teiksim, iespējams, ka vecākā paudze, viņi ir tā, kas tur to skolas tradīciju, par ko ir mūsu skolas vērtības. Un tas nenozīmē, ka gadu gaitā tur kaut kas nepamainās, ja? Bet man ļoti spilgti ir atmiņā, un tas ir ar tradīcijām saistīts. Tas ūdensrozes modelis, ko mēs šad un tad izmantojam, runājot par organizāciju, ja, un arī par skolu, ja, kur tās tas ziets, kas ir par to, ko mēs redzam ar acīm skolā, tur datori, remonti un tā tālāk, tās lapas, ko mēs redzam, kas ir cilvēku savstarpējās attiecības, uzvedība, ko mēs ar aci redzam, un tāda tā svarīgākā lieta, kas ir zem ūdens, kas ir tas kāds, kas ir par vērtībām, par uzskatiem, par principiem, par kuriem ir jāvienojas un ir jārunā. Un būtībā tā tradīcija savā ziņā ir tas artefakts, tas ziets, ja, ko mēs redzam, ja, un ar visām tām lapām, ja, ir kaut kāds notikums, tur mēs redzam cilvēkus, redzam, kā tas izskatās, kā tas ir noformēts, ja, bet kāpēc tieši šis notikums šajā skolā, to lielā mērā definē tas ūdensrozes kāds, kurā ir tās mūsu vērtības un uzskatu, un kāpēc vienā skolā šādu svētkus svin, ja, vai vienā skolā ir šāda tradīcija, varbūt neobligāti pie svētkiem, bet kādām citām lietām. Un citā skolā, jā, mēs dzirdam ļoti laba pieredze, bet mūsu skolā, nebūs šis, vai ne? Un kas ir būtībā par to unikalitāti katrai skolai arī iekšā, jā. Jā, un šeit ir varbūt daļa atbildes uz šo jautājumu. Mēs runājam par tradīcijām, un es tagad pievēršos tam pašam vārdam tradīcija. Patiesībā viņam konotācija vai tā vārda, kaut kāda tā gaisma vai tas, kas nāk līdz vārdam, viņš ir par kaut ko nosacīts senu vai vecu, tā vai citādi. Bet ja mēs uzdodam citu jautājumu, par ko šī skola ir vai par ko šī skola iestājas, tas ir pilnīgi cits stāsts. Un iespējams, ka tur vairs nav tas pretestības moments, ka šiem ir tradīcija, šiem ir jaunais. Nē, īstenībā nē. Mums visiem jādod viens jautājums, par ko šī skola iestājas. Un šeit ir tiesības būt visam. Gan tā iepriekšējā pieredzē, kas, man liekas, ļoti labi iezīmēja par to dažādību un to pienesumu, jo skaidrs, ka visticamāk jau ir tā, ka vienādi domājoši vai vienādi tur efektīvi un visādi citādi vienādi cilvēki droši vien to pievienoto vērtību nevar tādā veidā radīt. Un tas jau arī patiesībā bioloģiski pierādījies, ka jo dažādāki ir cilvēki, kuri savā starpā veido pēcnācējus, jo viņi ir veselīgāki. Un patiesībā tas ir tieši par to, ka jo dažādāks ir tas kopums, no kā mēs sastāvam, liekam to savu ar tevu klāt, kā tādam pīrādziņam vai kūkai, tad viņi jau beigās tas produkts sanāk ļoti labs. Jā. Kaut kā, man liekas, šitā vieta, kur teikt, nē, bet es domāju arī, par ko, par to, ka tas atslēgas jautājums, faktiski jau visām tām mūsu sarunām, kas mums ir bijušas, ja, tas atslēgas jautājums ir, par ko ir šī skola, ja, vai par ko ir šī konkrētā lieta, ko mēs darām, ja, vai
par ko tas ir un vai mēs par to, par ko ir šī skola, vai ko mēs šeit darām, vai mēs esam vienojušies, un ja mēs esam vienojušies, vai mēs laiku pa laikam šo pārskatām un atgriežamies un nesakam viens otram, mēs jau šitā daram, gadiem daram, ja? Un tad ir tas, tas, ko tu ienes, ja? Kurš ir tas, kurš ienāk ar šo balsi, varbūt mēs to varam nedarīt. Viņam ir jābūt gana drosmīgam, ja vien viņš nav direktors, es atvainojos, ja? Bet, tomēr, viņam ir jābūt gana drosmīgam, vai arī tai vidē ir jābūt ļoti, drošai īstenībā, vai arī tas ir tāds vadības kaut kāda atbildība laikam ierosināt šo jautājumu, ja? Par ko mēs esam, kas mums ir svarīgi, ja? Ko mēs darām, ja? Un tas, manuprāt, ļoti lieliskais jautājums katru mācību gadu beigās, ja? Kas ir tas, kas mums izdevās lieliski, kas ir tas, ko mēs varējām labāk, un varbūt viena lieta, ko mēs varējām nedarīt. Piemēram, ja? Un tas arī aiziet atpakaļ pie tās tradīcijas, kas ir tā vēsture senatne, jo es neesmu vēsturnieks, bet es gluži piekrītu pilnībā tev arī no tādas sistēmiskās pieejas, ka ja mēs neturam godā un negodājam savu vēsturi cilvēkus, kas ir bijuši pirms mums, tad arī mums nav īsti tā virzību uz priekšu, ja? Un man šķiet, ka skolas, kuras rīko pensionētajiem skolotājiem vai Ziemassvētku pasākumus, vai skolotāju dienas apsveikums, ja? Kuri atcerās bijušos gan arī absolventus, aicinot uz absolventu dienām. Restīvi tur, kur skola to tradīciju un to, par ko mēs esam, turpina caur cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti, kas ir iesaistīti, savā ziņā veidojot tādu kopienu, kurai ir svarīgas kaut kādas lietas. Jā, un šeit, man liekas, divas lietas ir. Viens ir par to, ka tas, sauksim, kā gribam tradīciju vai par to, par ko šis ir, un tā, tas ir jautājums bieži vien par pārmantojamību, par to, kas ir. Es nezinu, vai katrai skolai tā ir, bet es pieņemu, ka varbūt, un patiesībā ne tikai skolai, jebkurai organizācijai, droši vien, ka ir kaut kāda, tas, ko varbūt arī caur supervīzijām esi saskarusies par to rašanās dzirksti. Jā, par to, kāpēc, piedzimšanas dzirksts. Kāpēc šī organizācija vispār ir savulaik radusies, un patiesībā tur ir jārakņājas vēsturē. Un tad ir jau to jautājums, vai mēs, pieņemsim, viens piemērs, es tagad minējuši Raunu, mēs neesam par to vienojušies, bet tā, vēsturiskā retrospekcijā paskatoties, tad faktiski Raunā skolas savulaik, patiesībā Raunā bija vienas no pirmajām skolām Latvijā, un tās skolas veidojās tā iemesla dēļ, lai dotu cilvēkiem izglītību, jo tāds bija valdošās kaut kādas grupas uzstādījums. Un tad bija tas stāsts par to, ka no šejienes, ņemot vērā, ka šeit bija skolas, nāca ļoti daudzi arhitekti, profesori, kuri tālāk bija Latvijas universitātē, un arī arhitekti, kas būvēja Rīgu, tā vai citādi. Un tad vienkārši šitam ejot cauri, tā misija faktiski dot lauku reģionā bērniem izglītību. Un tad ir 2026. gads, mēs uzdodam jautājumu, kāpēc šī skola reģionā pastāv? Un patiesībā tas tā atbildi, jo droši vien... Dot lauku bērniem izglītību. Jā, un tas ir tik vienkārši, vai ne? Zinā, tu tagad kā vēsturnieks, tu jau esi savu skolu izpētījies, bet man liekas, šis ir tāds, riktīgi labs uzdevums, ja mēs katrs tajā vietā, kur ir tā mūsu skola, paskatītos, kad tā skola ir radusies un ar kādu mērķi tajā brīdī, vai vismaz vēsturiski kaut kā. Un visticamāk, tās saknes ir ļoti līdzīgas tam, kas arī šobrīd notiek. Un kā mēs nonācām pie tā, ka tai tradīcijai tomēr ir svars. Jā, un otra lieta, ko es iedomājos, kad tu runāji par to kopienu, tad faktiski tagad atceroties to piemēru, man pašam aizrauja vispār tas stāsts un vispār tā doma par kopienu, par to, ka kaut kāda organizācija ap sevi veido kaut ko ļoti plašāku un nevis paliek kaut kā viena un atdalīta un saurupa. Un mums bija Raunas pamatskolā salidojums rudenī, un tās atskaņas, kas bija pēc tam, pirmkārt mēs sagaidījām vairāk absolventu
absolventus, nekā mēs sagaidījām par 100 vairāk absolventus, ko mēs vispār bijām cerējuši sagaidīt. Bet otra lieta bija tās atskaņas, kas pēc tam bija, viņi teica, tā bija viena kārtīga kopienas ballīte. Jā. Un tad mēs saprotam, bet mēs esam izdarījuši labu darbu. Tas nebija tikai skolas salidojums, tas bija par to, ka mēs apzināmies kā kopiena, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam, ko mēs darām un tam līdzīgi. Un, protams, daļa no viņiem joprojām, tā vai citādi to skolu atbalstu, vai laižot bērnus šeit, vai nākot absolventu kaut kādās aktivitātēs, vai jebkā citādi, tā vai citādi. Man liekas, tā ir baigi svarīgā tēze vispār skolām par to, kur es sevi ieraugu kopienā, tā vai citādi. Jā, skatos pulksteni. Kā vienmēr tev vajadzētu savilkt kopā, tas tev labi izdodas, par ko tev parasti par punktiem ir, ko mēs runājām, ko tu paņem. Viena lieta, man vairākas lietas piefiksētas un atļaušos viņām iziet cauri. Viens ir par to, ka jāpaskatās, vai šī tradīcija netraucē mūsu attīstībai. Man liekas, tā ir forša tēze, pavērtēt, vai, kas tur ir vai nav. Tad par tradīcijām un cita veida pieeju, piemēram, ja līdz šim šito darīja tikai skolotāji, tad varbūt šobrīd var to darīt arī vecāki un skolēni, kad mēs paplašinam to grupu, un tad mēs ieraugam droši vien varbūt arī lielāku vilkmi tajā, un tas, ka tradīcijas ir ritms, proti, ka tradīcijas iezīmē kaut kādu saudabīgu ritmu, un tad ir jautājums, vai tā tradīcija jāsauc joprojām tā, kā mēs saucam, jo varbūt mūsu pretenzija pret tradīciju tikai nosaukumā, nevis pašā aizpildījumā, bet varbūt tikai nosaukumā. Tā. Un tad, protams, par to jauno veco, bet tas ir mazliet jauns, tas vispār cits stāsts garākai sarunai. Un pēdējā lieta, kas varbūt tāda, ko es ieteiktu tiem, kas klausās pamēģināt, un es domāju, to var izdarīt gan cilvēks viens, gan arī kopā ar kolēģiem, gan arī organizācijas līmenī. Un patiesībā tā ir tā lieta, ko es gribētu izdarīt ar saviem kolēģiem, tā ir tas, ko tu pieminēji par ūdensrozi, tas ir vecais labais aizmirstā metode. Es pats viņu esmu savulaik darījis, bet kaut kādu laiku es neesmu tam pieķēries. Un man šķiet tā ir forša aktivitāte, kurā mēs izējam cauri par to, īstenībā, par ko mēs šeit nesam un kāpēc mēs šeit pastāvam. Un tā, man liekas, tā ir tāda. Jā. Man kaut kā tas, kā tu ienes to ritmu, ka tradīcija iedod ritmu kaut kādu, tas uzrunāja, un arī tas kopienas lieta, ka tradīcija ir, par ko mēs esam, vai ne, un kā tā kopiena, vecāku kopiena vai pagastu kopiena vai pilsētas, kā viņa principā iedarbojas ar to, kas notiek skolā. Vai skola ir daļa no tā, vai skola dzīvo kaut kādu savu dzīvi. Un tas man liekas tāds ilgtermiņā tāds domājums gabals. Jā. Klau, īstenībā šī bija... Jā, tu gribēji teikt kaut ko? Saki. Nē, es tieši to pašu gribēju teikt. Klau. Klau, šī mums ir 5. saruna. Šis radās tāds ļoti spontāns, sauksim viņu par projektu, spontāns un redzot, un paldies vispār visiem, kas klausās un kas komentē un individuāli sūta. Man ir tāda sajūta, ka dzirdīgs auss šis... dzirdīgs ausis, Tie, kas ar mums kopā dzer tēju un runā skaļi savā istabā, viss labi. Un es uzreiz te iemetīšu, un man tā sajūta ir tāda, ka es gribētu šo, ka mēs turpinām, bet man tā sajūta ir, ka varbūt augustā mēs varētu kaut kā klātienē, un varbūt mēs tur varētu kaut kādus, klātienē vēl kādu pieaicināt klāt, varbūt dzīvajā klausītājus. Vienkārši kā ideju, un sadzirdēt, ja cilvēkiem liekas, ka šis varētu būt arī tāds kaut kāds klātienes formās laiku pa laikam. Varbūt, ka mēs varam arī padomāt par šo, neko šobrīd neapsolot, bet tomēr kaut kā no manas puses. Jā, šī ideja ir forša. Es domāju, varbūt, ja tur mēs atrodam kaut kādu foršu labu metodi, varbūt ne tikai mūsu divu, kā saka, stand-ups, bet foršu kaut kādu dialogu apļi vai vēl kaut kas, tad varbūt kas. Jā, padomājam par šo. Un citādi, tā kā, lai tev laba vasara.
Jā, vasarā ir jādabū resursiņš, par ko mēs runājām iepriekš, jāuzbūvē, un tajā pašā laikā man ir domas, idejas. Man bija forši tāda plānošanas saruna arī ar kolēģi, tā kā tas tāds tiltiņš uz priekšu. Tā laba sajūta aiziet. Jā, es arī par resursiem un droši vien visiem tiem, kas mūs klausījās, gribu teikt, ka aizējām atvaļinājumu ar labi padarīt darbu sajūtu, uzkrājam spēkus un augustā, tad atkal tiekamies. Tiekamies ar citām tēmām. Jā. Okay. Tā. Paldies, draugi, ka jūs klausījāties, un ja jums klausoties rodas kādas pārdomas par to, kādas tradīcijas jūs esat pieredzējuši, un varbūt sajūtas, kādas jūs esat pieredzējuši šajās tradīcijās, droši padalieties, jo tas mums būs interesanti lasīt un pēc tam arī varbūt nokomentēt. Jā, paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos augusta sarunās. Visu labu!